Gunārs izkāpa no vilciena. Vakars jau sāka satumst. Tie pāris pilsētas pirkumi zvalkstījās iepirkuma maisiņā. Aizdedzināja cigareti. Kalpos gan kā nervu nomierinātāja, gan kā atstarotājs, jo mājupceļš, gabals pa šosejas malu, un tikai tad varēs sākt sisties pa lauku ceļu, kurš ved uz mājām. Rudenī jau tā tumsa ne pa minūtēm visu aprī, bet pa sekundēm gan. Kājas kā pa mannā putru. Dažu soli varēja spērt droši, bet dažs aizķērās aiz katra nelīdzenuma vai akmeņa. Šodien tāda diena, ka liekas, ka tā nekad nebeigsies. Vēl pīpējot un soļus liekot ar notašķītajiem zābakiem, Gunārs pārcelāja līdz šim notikušo. Jau rīts iesākās nekā gribētos. Apdedzināja gan lūpas, gan mēli ar karsto kafiju. To tikai sataisīja, lai kaut kā organismu piemānītu, ka jāsāk mosties. Jo pēc iepriekšējās dienas šorīt labāk derētu kāda gurķu marināde. Galva kā skrūvspielēs ielikta, mutē riebīga pēcgarša pēc visa izdzertā, garas stāvoklis zem nulles. Tad vēl zeķes. Nekādi nevarēja sameklēt otru kāju sildītājas draudzeni, bez cauruma. Ņem, kuru gribi. Vienai kāds izurbinājis, lai var cēli aplūkot kājas lielā pirksta pagari ataugušo nagu. Otrā kā par spīti, kā mutes caurumu pavērusi uz papēža. Nākamā, kā nesaudzīga pamāte, izstūmusi mazo pirkstiņu no kopējās pirkstu saimes. Ai, lai paliek tad šī, kas tad tur zābakos lūrēs? Bikses, tās arī varēja būt tīrākas. Vietas no ceļgaliem uz augšu spīd, kā būtu novaskotas. Pavalkātais džemperis ar būs labs, jo labi, ka rudens uzraus jaku pa virsu un nekāda vaina. Tad šis pieminētais apģērba gabals, vēl kā pārbaudot jau tā uzskrolētos nervus, izdomāja, ka būs tu tā reize, kad tās aizvēršana nesanāks ar pirmo reizi. Rāvēs ledzējs sunīts ne par ko negribēja savienot abas rievainās daļas. Tie kā upes divi krasti palika katrs savā pusē. Gunārs jau vērās pulkstenī. Vilciens pēc 20 minūtēm. Ja vēl jālūdzas tā jaka, kā jauna meita ballē uz pirmo deju, tad tiešām viņš nepaspēs. Vēl pirms aiziešanas par iepriekšējās dienas notikumiem nolēma atgādināt sieva. Viņa vēl rīta halātā, kurš jau sāka atgādināt gan pēc modeļa, gan pēc jau nenosakāmās krāsas muzeja eksemplāru, samiegojies vaigs rādīja spilvena mīkstos sānus un ar ērkulīgiem matiem. Kur tad kungs šorīt dosies? Šajā vienā jautājumā varēja skaidru un gaišu saprast sarkasmu, nevis veselīgu ziņkāri. Gaļa nesāc, man jau tā ir sūdīgi. Domāju gan, šitā kā lopam pie bada lakt. Labi viss, ej labāk modini bērnus, nezāģē mani. To noteicis, vēl raustot rāvēslēdzēju, pa durvīm steidzās Gunārs. Kā par spīti jau skābajam rītam, pa nakti bija stipri līs. Peļķis kā ģeometriskas figūras gulēja uz ceļa. Kāp tām pāri vai nē, zābaku un bikšu gali būs apspļaudīti, it kā būtu ielīdīts lamu aplokā, un tās aizsargājoties un izrādot neapmierinātību, špļauj uz vella paraušanu. Ielicis smēķi mutē, cerot, ka šo visu aptīs nomierinošā dūmu mutulī, tad sadarbību lūdza sērkociņiem. Bet tie laikam negribēja šorīt atpalikt no visiem un visa, kas jau līdz šim noticis. Rauj vienu, pat nemēģina uzliesmot.
Nākamais. Neko citu nevarēja izdomāt, kā pārlūst uz pusēm. Cerība tad uz šo. Naivi. Tas kā klīrīga brūte, kamēr cigaretes gals liecās pie tā, nodzisa. Kastītē vēl palikuši pāris. Kad vēl kā brīnum pasakās, tev atlikušas tikai 2 pēdējās vēlēšanās. Tad priekšpēdējais sērkociņš apžēlojās par saimnieku un ļāva, lai viss norit veiksmīgi. Cigarete jau kūpēja. Piesita roku pa jakas un bikšu kabatām. Gunārs tādā veidā pārbaudīja, vai maks ir līdzi. Nu vismaz tas ir. Noņurdēja maka saimnieks. Pielika soli, jo vilciens jau negaidīs. Tas tāpat kā dzīve, bez liekas žēlastības trauksies uz priekšu. Paģiras neļāva soļot raitā gaitā. Sirds sāka daudzīties, augsti sviedri. Jau nogriezās uz šosejas ceļa malu. Skats rokas pulkstenī, 7 minūtes, vajadzētu paspēt. Pēdējā mirklī tomēr bija stacijā. Bet kāpot vagonā, kājas izdomāja, ka vajadzētu kaut ko sameistarot. Viena aizķērās aiz metāļa kāpšļa un gandrīz saimnieku nolika garšļaukus. Tikai pati vaininiece nepadomāja, ka pašai būs jācieš. Dzels pakāpiena kante sāpīgi iespiedās gan ādā, gan kaulā. Gunārs ejot jau vagonā un meklējot, kur piesēst, sāpošo vietu berzēja. Tad beidzot, cerams, ka šodienai pietiks. Paģiras, apdedzinātā mute, sievas neapmierinātība, šaubos tā līdz vakaram pāries, caurās zeķes, rāvējslēdzējs, pielījušais ceļš, sasistā kāja. Gaidot konduktoru, prātoja šī rīta nelaimes putns. Biļete nopirks turpat, vilcienā. Vilciens uzņēma gaitu un kā māmuļi visus braucošos sāka aijāt kā šūpulī. Daudzi šim ritmiskajām kustībām ļāvās, galvas atgāzuši vai pie loga atspieduši, mēģināja atgūt modinātāja nozagto miegu. Gunāram miegs neprātā. Pilsētas apciemojums nebija, lai izkleidētos. Jābrauc uz firmas kantori skaidroties. Tie jau ar kā knīpstangas. Par katru nieku un pārkāpumu uzreiz piesienas. Nu sanāca kā sanāca. Vai vienīgais, kuram paslīd kāja darba laikā? Nav jau ķirurgs, kuram vienmēr jābūt formā, lai var noturēt skalpeli. Ja arī ko neizdaru, tad nākamā dienā viss padarīts un sakārtots. Vitaļiks jau brīdināja, ka kantorī jauna kašķīga uzradusies, kaut kāda tur organizācijas psiholoģe. Kad šito brīnumu nosauca, tad pirmais, kas izšāvās, ko tāda dara. Vitaļiks mīlēja par daudzām lietām interesēties, salasījās arī nekam nevajadzīgas lietas, bet reizēm dažas bija noderīgas. Šoreiz tā bija. Tad arī apskaidroja, ka šitas brīnums ir profesionāls ar psiholoģiskām zināšanām, kas palīdz risināt stresus, konfliktus un veicina motivāciju. Vienmēr sakot, uzdevums ir rūpēties par darbiniekiem, par viņu labsajūtu un attiecībām kolektīvā. Un ko tik neizdomā? Ja ir sūdīgi, tad ir. Tūlīt sākšu stāstīt svešam cilvēkam, kas man ir un kāpēc tā daru. Tak reizēm pats nezinu. Gribas ar večiem pasēdēt, līdz kaklam jau viss. Būtu vēl ar gaļu kā agrāk. Tagad reta diena, kad abi nerietos. Visu laiku kaut kas nav pa prātam. Vilciens piestāja pirmajā stacijā. Pāris kā pupas no garā groza izbira stacijā. Izkāpt gribošie. Daži, rokturi ieķerušies, mēģināja ietrausties izvēlētajā vagonā. Durvis aizvērās, un vilciens turpināja visus šūpot.
Gunārs samainīja kājas, tā, kas turēja, lai tagad pašūpinās par otru. Diez, ko man tur prasīs? Gan jau, kas notika iepriekšējā dienā. Un kas notika? Tak Edijam dzimšanas diena. Sametāmies dāvanai, esot kaislīgs mednieks. Tad, lai pats ar nopērks par samesto naudu. Ko viņi zin? Patronas, bisi vai kas tur tiem medniekiem vēl vajadzīgs? Protams, kolēģis taču nepaliks parādā. Saklāja galdu. Tiešām saklāja. Salāti tādi, salāti šitādi, maizītes sasmērētas ar vai 3 veidu. Un tur jau skaidrs, ka ne jau pats Edijs to visu. Viņa sievai kafejnīca pieder. Nu nav jau vainas, ka ir tādi labāki uzkožamie. Un tad arī pasēdējuši. Vīri tik prātīgi, ka nesanāk pēc tam mums. Kā nelaimes putns skandinā Edijs. Kas tad mēs, kā saka, pirmo reizi? Tak zinām, kas un kā. Dzeramie ar no glaunā gala. Lai cik trenēta akna, bet tāpat ātri apņēma. Pīpējot turpat uz rampas, kā izmestas puišaļu plaukšķenes, uzplaiksnie doma, ka man krava vēl fūrē. Nekas. Nav jau nekas, kas ātri var sabojāties. Aizvedīs no rīta. Piesvemsies agrāk, kamēr vēl ceļi brīvi no satiksmes un tiem zaļajiem ar žižļiem rokās. Un visu nogādās. Tukšie svētku trauki un pēdējā pudelē jau 2 pirkstu platuma esošais reibinošais dzēriens liecināja, kamēr vēl viss mierīgi, veči pa mājām. Tālāk Gunāru domu iesāk tādi sulīgi, svežzemju vārdi, kurus ievērojot pieklājību nedrīkst rakstīt. Tam Andrejam kā gailim ienāca prātā, ka vajag šim aizvilkties uz grāmatvežu galu. Tur tak ir tās, kas skaistos brunčos un kleitās sēž. Mēla tagad klausa, vārdi paši birst, tad varētu ar šīm aprunāties. Šo apšaubāmo ideju neatbalstīja neviens. Edijs jau teica, ko tur vilksies, viss līdz šim ne čiku, ne grabu, nav ko lieki plivināties citiem gar acīm. Ne jau visu un visas turēs mēla aiz zobiem. Nāks priekšniecība jausīs, tad maz neliksies. Ja no algas noroj un rājienu izsaka, tad vēl sveikā tiks cauri, var vēl izšvilpt no darba. Andrejs tika atmeta roku, pat likās, ka apvainojas, ka visi te apšauba viņa valdzināšanas prasmes. Pārējie sapilināja atlikušo pudeles daudzumu, tā teikt, lai viss labi beidzas un Andreja apmeklētās māk turēt mēla aiz zobiem. Labi, ja 5 minūtes pagāja, kad atgriezās Donžuans un viņam acis bolīdama un gaisu ošņādama, labi, ka vēl nebija blociņš, kur to visu pierakstīt, sekoja Ilona. Lai cik apreibuši visi bija, bet tāpat varēja vēl saprast, ka svinības ir beigušās. Nu jā, apēstais un izdzertais, bet galvenais fakts, ka viss ir sveiki. Ilona. Jo tā bija labos sakaros ar vadošo galu. Nebrīnītos, ka viņai par to piemaksā, ka visu ziņo priekšniecībai, kas un kā, cikos atbrauc, cikos aizbrauc. Gunār, tu kravā aizvedi? Ceru, ka jā, ja te tik mierīgi sēdi. Rīt, Ilonīt, visu izdarīšu. Šodien redzi, ka nebūtu prātīgi sēsties pie ruļļiem. Tak vēl mēģināju tā mīļi uzrunāt, varbūt, ka nostrādās. Gunār! Pārlaide vēl kā fotoradars pār pārējiem un aizjoza prom. Nezinu, ko tas Gunār liecināja, novilka Edijs. Vēl nebija uzstīvēta jaka, kad Ilona durvīs stāvot paziņoja, ka rīt, tas jau ir šorīt, jādodas uz kantori un viss jāpaskaidro, kāpēc krava nebija laikā nogādāta. Nākamā stacija. Pasažieru skaits vismaz šajā vagonā palika nemainīgs. Cik daudz izkāpa, tikpat daudz iekāpa.
Būtu baigi bidna, ja palaistu mani. Tomēr esmu jau nolauzis te 5 gadus. Braucu arī, ja vajadzēja brīvajās dienās, gan izručīju kādu apslimušo kolēģi. Varbūt to sarunā pieminēt. Ka nepārprot, sagrozīs, ka spiež uz jūtām. Jāskatās, kā izvērsīsies saruna. Varbūt pakratīs pirkstu, liks uzrakstīt paskaidrojumu, kādu dienu bez atmaksas nokapāt, un tas būs viss. Bet ja tas, kā tur sauca, tas psihologs mēģinās skalot smadzenes, to gan negribas. Kaitina, ka lien iekšās bez paša gribas. Pats zinu, kas un kā ir labāk, ko daru pareizi vai nē. Gunārs piecēlās un virzījās uz izeju, jo šajā stacijā jākāp ārā. Izkāpis nolēma, ka jau spīpē, jo firmas galvas tepat 3 minūšu gājienā. Atvēris sērkociņu kastīti, tur kā smīnēdams uz viņu skatījās pēdējais sērkociņš. To uzrāva, par laimi tas apžēlojās, nenodzisa. Visu, kas palicis no cigaretes, izsvieda turpat, pie ieejas atkrita murnā. Iegāja telpā, piegājis pie durvīm, ievilka elpu un gāja iekšā. Tur viņu sagaidīja, kā skaista lelle, laikam jau sekretāre. Nosauca savu vārdu, uzvārdu, ka it kā esot viņam sarunāts. Izskatīgā darbiniece kaut ko uzsita pa datora taustiņiem un paziņoja, ka tūlīt apmeklētāju pasauks. Atvērās tālākās durvis un viņu aicināja vīrietis, kuru Gunārs atpazina, tas pats, kurš veica darba interviju. Ap galdu vēl ģīmus pārgriezuši sēdēja 3 kungi un viena tikko kā no skolas sola meitene. Laikam tad tā būs tā psiholoģe, nodomāja uz sarunu uzaicinātais. Tas vīrietis, kur Gunārs vienīgo šajā kompānijā atpazina, tad visus iepazīstināja. Tā jaunā meitene Gunārs nebija kļūdījies, organizācijas psiholoģe. Lai veiksmīgāk un mūsdienīgāk attīstītu firmu, tad esam nolēmuši ieviest šo amatu organizācijas psihologs. Kā no grāmatas Gunāra ausīm bija jāuztver šī informācija. Pēc tam sekoja visi šī jaunā amata pienākumi, kurus jau kā zinādams pirms tam bija izstāstījis Vitaļiks. Sākās kā nopratināšanā, kā sauc, par ko strādā, cik ilgi, vai darbs patīk, vai apmierina darba grafiks, alga. Tā ķērās klāt tā organizācijas jauna amata pārstāve. Vai nenogurdina garā darba diena, vai ir kādi hobiji? Gunārs jau jūta, uz ko tas viss tiek vilkts. Pārējie viņu jautājumu atbilžu viktorīnā neiesaistījās. Sajūta, ka vēro jauno darbinieci, kā visas apgūtās modernās un mūsdienīgās zināšanas pielieto praksē un kur tās novedīs. Viņa turpināja, ka esot ievērojusi, ka Gunārs šorīt ir saguris, vai esot pie vainas agrā celšanās? Atbilde nē, ļāva vaļu tālākajam. Varbūt tad pats varot minēt sagurušā izskata iemeslu. Skopa atbilde, iepriekšējā dienā svinēti svētki. Kādi? Kāpēc darba laikā? Ļoti jauki, ka ir saliedēts kolektīvs un svētki sniedz pozitīvas emocijas, bet tam vajag izvēlēties piemērotu laiku, kas neskar darba pienākumus, vai tiekot ar tiem galā? Un tad jau sekoja vēl kaut kādi psiholoģiskie termiņi. Sarunā sāka iesaistīties pārējie kungi. Lasīja un rādīja firmas izaugsmi, procentuālo izdevumu un ieņēmumu tabulas, par darba apgrozījumi un vispār par nākotnes izaugsmi, nebaidoties no konkurences.
Tad jau sekoja, cik ātri un precīzi aprēķināti zaudējumi, kuri radās pēc Gunāra nepaveiktā darba pienākumi. Vēl gudrās galvas, bet pa kuru laiku, bija aprēķinājušas, cik firmai tas ir neizdevīgi, ja vienā dienā šādi gadījumi nedēļas griezumā un tad jau mēneša, labi, ka ne gada. Un vēl kāds gribēja izcelties, nosaucot skaitļus. Kas būtu, ja šādi kā Gunārs būtu vairāki darbinieki? Tād atkal laikam elpu dabūja atvilkt, ķērās atkal filozofēt tā meitene. Ko Gunārs ieteiktu darīt, kāds būtu viņa piedāvājums atrisināt notiekošo? Domas šaudījās, kā lai es zinu, runā kā gribi, tāpat atradīs, kur palabot. Laikam jau šis viss iepriekš bija iestudēts, jo zibenīga bija piedāvāts variants – uzrakstīt tās dienas notikumus paskaidrojumā. Izteikts rājiens, nākošā reize – atlaišana. Kā advokāta vietā bija tie Gunāra 5 nostrādātie gadi. Vēl Gunāram izmēģinājuma trusīša loma nebeidzās. Ko un kādus piedāvājumus, idejas viņš varētu firmai piedāvāt, lai novērstu turpmāk šādus gadījumus. Kaut ko nobēra pats īsti nesaprotot ko un atvadījās. Līdz vilcienam tagad 3 stundas. Jāiet kā caplis gribi negribi. Pirmais, ko izdarīja, iegāja mazā veikaliņā, nopirkt šķiltavas, jo tā sentēvu metode raustīt tās sēra galviņas jau aptika. Uzpīpēja turpat uz soliņa, kurš savu vietu bija atradis pie pāris kokiem. Pārlaida pār tiem skatienu un nodomāja. Parks vai kas viņiem te domāts? Kā atbild uz šo prātojumu, paskrēja garām piegulošās sporta drēbēs jauna sieviete. Lai labāka skriešana, tad uz ausīm kā 2 melni kunkuļi austiņas. Laikam jau mūzika ritmiska, jo sportistas skrējiens tāds atsperīgs. Vēl pūšot dūmus noraudzījās, kā it kā parka otrā galā, kā mazas vabolītes čāpoja bērndārza bērni. Kā svecļotu gājienu sargāja 2 audzinātājas. Manējiem jau var, vienam 5 gadi, otram 8, domāja Gunārs. Skatiens pulkstenī un nolēma, ka aizies uz veikalu. Jānopērk kaut kas, ko leduskapī ielikt. Iepirkuma maisiņā bija patreknes pagalas lieluma doktordesa, 4 apelsīni, salckābā, cigarešu paciņa un tomātu mērces burka. Kāda vaina, desu apceps, klāt pievārīs makaronus un pa virsu tomātu mērci, un ēdiens, ka tik turies. Un ko es attaisnojos, pie sevis prātoja Gunārs, bet laikam nav vēl tā sajūta pārgājusi no tā priekšnieku kabineta. Vēl pirms ceļu uzsmēķēt, un tad jau vilciens ar būs klāt. Jau tūlīt būs jānogriežas no asfalta kārtas uz grumbaino lauku ceļu. Ceļa malā kaut kas tumšs gulēja. Gunārs palēlināja soli, jo tumsa jau tāda, ka neko lāgā nevar saprast. Pīliecās, tas melnais nesaprotamais kustējās. Ieklausoties, pīkstēja. Nolika savu maisiņu un pieliecās atrastajam. Kā celofāna vai kas lai to zina kāda cita materiāla, negribēja plīst. Gunārs sasprindzināja pirkstus. Atplēsa. No turienes apreibis, kā viņš ēdīja dzimšanas dienas pasēdēšanā, grīļodamies izvēlās kucēns. Tas jau nabags bija apreibis no bezgaisa, kurš pēc neilga brīža to būtu aprījis. No kurienes tu? Jautāja atradējs. Kucēns sava mazā pirkstiņa garuma astīti cītīgi luncināja. Un kur lai es tevi lieku?
No sava pilsētas maisiņa viņš nolauza doktordesas paprāvu gabaliņu. Tad to plēsa pa mazākiem un cienāja savu tumsas draugu. Kucēns acīm redzami bija izbadējies, jo gardi čāpstināja piedāvāto. Tā barojot, Gunārs atcerējās, ka šodien tak bērnam dzimšanas diena. Johaidī, ar šo visu jezgu biju aizmirsis. Mārtiņam jau 6 gadi šodien, pilnīgi no galvas izskrēja. Vēl tak veikalā biju, pat tad neatcerējos. Ko tagad? Gaļa no rīta kā lokomotīve pūta un šņāca, un ja es tagad iegāzīšos bez dāvanas, sīkā žēl, tak jau gaida kaut ko. Nē, nu skaidrs, ka gaļa kaut ko jau būs sarūpējusi, bet tāpat kaut kā. Vecais atnāk tukšām rokām. Jau pēdējo 10 gabaliņu atdeva kucēnam. Dāvana tepat ceļa malā, jau liekot azotē, noteica Gunārs un paņēmis maisiņu devās mājās. Atvēra durvis, ar priecīgiem saucieniem viņu sagaidīja abi bērni. Tēt, Mārtiņam šodien dzimšanas diena, jā, tēt, man paliek 6 gadi, un tad jau man tevi jāapsveic. Abi mazie raudzījās uz atnesto maisiņu un nepamanīja, ka tēta azotē kaut kas cītīgi kūņājas. Beidzot jaka attaisīta, un viņš pie jubilāra kājām nolika savu atrasto tumsas draugu. Vai būs laba? Jautāja dēlam. Spiedzieni, sajūsmas saucieni, tie bija vēl labāki par atbildi ar vārdiem. Zēnu neviltotais prieks pat Gunāra sievu atsauc uz durvju pusi. Kur tu to rāvi? Viņa jautāja. Gunārs piecēlās un pielicis pirkstu pie lūpām, lika sievai saprast, ka nav īstais brīdis, lai atklātu dāvanas izcelšanos. Tikai nesaki, ka tu šitādās drēbēs biji uz pilsētu, pilns skapis ar tīru pieklājīgu apģērbu, bet nē, staigā kā bomzis. Tomēr sāka Gaļina. Varbūt ir ko uzēst. Vīrs izvēlējās citu tēmu. Ir jau ir, norūca Gaļa. Un kur tagad šito likt? Tagad viņa vērsās it kā pie dēliem, it kā pie kucēna. Kā kur? Mūsu istabā, paskaidroja mammai, ja gadījumā viņa par šādu variantu nav aizdomājusies. Istaba tad istaba, kas tīrīs aiz viņa? Jūs laikam domājat, ka man darba trūkst. Nu nē, mēs paši, nesam taču istabā. Un kucēns tika paņemts, tā ka visas mazās kājas un pieēstais vēdriņš plivinājās kā drēbe uz veļas auklas. Virtuvē Gunārs ēda vakariņas. Gaļina to neļāva darīt, jo rūpējās kā oficiants. Tik vēl dvieļa pār roku trūka, lai ir omulīga atmosfēra. Varbūt izstāstīsi, ko tev teica? Varbūt tev vairs darba nav? Varbūt jau jāsāk suhariki kaltēt? Tev šovakar to var būt, neliekas, ka ir par daudz? Viss ir kārtībā, rīt braucu reisā. Piecēlās un devās uz dēlu istabu. Nu kā tad te iet? Nesat jau visu sagāzuši? Viņš jautāja. Nē, mēs jau prātīgi. Staipot jauno tumsas draugu, atbildēja dēli. Izdomājāt, kā sauksiet šo nikno suni, jokoja Gunārs. Abi dēli saskatījās. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.